Šodien man vēl viens milzīgs prieks ir par to, ka mums beidzot ir izdevies dabūt Latvijas digitalizācijas argaņģeli Gatu Ozolu no Varam. Un tad nekavēšos un došu vārdu Gatim. Labdien, labrīt. Pirmoreiz kāds man tā piesaka. Paldies. Jā, Gats Ozols no Varam, valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos. Un es saprotu, ka, jā, kad publiskā sektora sadaļa vienmēr ir, un šoreiz tā mana doma bija izstāstīt, varbūt, kas ir tās aktuālās lietas, ar ko mēs strādājam no Varam puses, digitālās pārvaldes jomā, un to teikt, tā ir tikai viena daļiņa, bet arī pietiekami daudz. Es zinu, ka man 20 minūtes, bet es mēģināšu iekļauties, un ja ir kādi jautājumi, komentāri pēc tam, tad droši arī uzdodiet jautājumus, un tad tas vairāk gan populāri zinātniski zināt, ko tajā valsts pārvaldē mēs darām, gan arī dažas lietas, kas sagaida uz priekšu saistībā gan ar mākslīgā intelekta aktu ieviešanu un citiem regulējumiem, kas varētu būt arī noderīgi tādā profesionālajā darbībā. Bet labi zināt arī, kas publiskajā pārvaldē arī notiek, jo publiskā pārvalde lielā mērā arī ietekmē to mūsu darbu gan iestādēm, gan arī industrijā. Nu jā, es pastāstīšu tās galvenās tēmas, bet mūsu ministrija ir tā ministrija, kas atbild par to digitālo jautājumu koordināciju. Mēs neesam vienīgie, protams, valsts pārvaldē mums ir sadalīts tās atbildības, ir par kiberdrošību ir aizsardzības ministrija, un droši vien liela daļa no jums domā par NIS2 un kas ar to NIS2 būs, vai vismaz tām organizācijām, uz kuru tas attiecās, šo te jauno prasību ieviešana un kiberdrošības likums. Un mūsu jomā vairāk atbild šie te strateģiskie jautājumi, tad kopīgā pamatnostādnes, kas ir Latvijas digitālā stratēģija, šīs te valsts pārvaldei, un tad ir vairāk tādi vertikālie jautājumi, par kuriem mēs atbildam, tad pakalpojumu politika, pakalpojumu digitalizācija, viss, kas saistās ar pakalpojumu sistēmas izveidi, datu pārvaldība, pieeja valsts pārvaldes datiem, viss regulējums, kas saistās ar informācijas apmaiņas ar piestādēm, kā to uzlabot, IT pārvaldība valsts pārvaldē, tad, lai mums tie risinājumi ne tikai būtu moderni, bet arī viņi būtu saimnieciski uzturēti, lai viņi būtu arī, teiksim, mūsdienīgi, lai mēs, teiksim, koptu šos te mantojumu vai legacy jautājumus un sistēmas, un arī izmaksu efektīvā veidā to visu darbinātu. Un inovācijas mākslīgais intelekts kā vēl viena tēma, kas ir mūsu šobrīd atbildības jomā, protams, nonākusi. Un arī prasmes un kompetences ir viens no jautājumiem, par kuriem mēs, kā mūsu ministrija arī ir šitai, savā ziņā arī kompetence, atbildēt iedzīvotāju pamatprasmes un digitālās un arī valsts pārvaldes, kur mēs sadarbojamies gan ar izglītības ministriju un pašvaldībām par iedzīvotājiem, bet par valsts pārvaldi ir valsts kancelē un administrācijas skola, un tad arī veidojam programmas, lai ierēģi zinātu, kas ir mākslīgais intelekts, mācētu strādāt ar to visu, mācētu projektus IT vadīt, un šobrīd esam izveidojuši tādu digitālo akadēmiju valsts pārvaldē, par to arī bišķi pastāstīšu. Un tad nedaudz arī ieskicēšu, un katrā šajā jomā, kas ir tās aktuālās lietas, kas šobrīd notiek un ko mēs darām. Sākumā gribēju tad ar nedaudz tādu strateģisko skatu sākt, kā jau minēju, mēs arī par to digitālo stratēģiju atbildam, un kas ir tie mērķi, vai uz ko mēs tagad tiecamies, un tad mēs varam sevi ielikt arī kontekstā ar Eiropas Savienības mērķiem. Šobrīd šī desmitgade ir pasludināta par digitālo desmitgadi, lai kā tas būtu, bet ir izvirzīti tādi mērķi līdz 30. gadam dažādās jomās, tur attiecībā gan uz valsts pakalpojumu digitalizāciju, kur Latvija samērā labā situācijā jau ir šobrīd, bet ka visiem valsts pakalpojumiem būtu jābūt digitāli pieejamam, kad e-veselības pakalpojumiem ir jābūt digitāli pieejamiem, tad slimības lapām, personas šīm te slimības kartēm, vai veselības kartēm, kad digitāla identitāte ir iedzīvotājiem. Ja? Es domāju, šajā jomā mums arī esam diezgan labā situācijā arī šobrīd, ja? Un tie mērķi uz 30. gadu. Prasmju jomā, kur ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, jo tas pamatprasmju līmenis šeit ir ambīcija, kad 80% iedzīvotāji vajadzētu būt pamatprasmēm, bet šobrīd tā statistika rāda, ka tie ir aptuveni 50% Latvijā, kuri pēc statistikas ir ar šī pamatprasmēm. Ja? Pamatprasmes nozīmē interneta lietotāji un datoru lietotāji mums ir pārpa 90%, bet pamatprasmēs skatās arī kaut kādu pamat kiberhigienas zināšanas, pamat kaut kādas office programmatūras zināšanas, pamat
saziņas, komunikācijas, veikalu pakalpojumu izmantošana, zināšanas. Ja, un ja tās nav, tad ja pat ar interneta lietošanas prasmēm un telefonu lietošanas prasmēm, tajās pamatprasmēs tur neieskaities. Infrastruktūras jautājumi, kas ir vairāk tādā Eiropas līmenī, attīstīt 5G pieejamību, visaptveroša ātrgaitas interneta pieejamība un citas lietas. Un uzņēmēju darbībā arī fokus uz to, lai uzņēmēji vairāk izmanto digitālās tehnoloģijas gan e-komercijā, gan savas darbības tur efektīvā darbināšanā. Ja, un tad ir viens tāds rādītājs uzņēmumi, kas ir ar pamata šim te arī digitālo tehnoloģiju pielietojumu, un tad šobrīd tas mērķis ir 75%, un, ja nemaldos, tad šobrīd tie ir kaut kādi, labi, nesameloši, bet krietni mazāk. Un šeit intensitāte pamatlīmenī 90%, tad tur, manuprāt, arī ir ap tiem 50% šobrīd Latvijā. Tā kā tie divi lielāki izaicinājumi ir uzņēmēji un prasmes mums šobrīd ne tikai Latvijā, gan visā Eiropā. Un kā mums Latvijā sokās, tad Latvijā mēs zinām, ka attiecībā uz e-pārvaldi, tad valsts pakalpojumu digitalizācijā mēs esam viena no Eiropas top 5 valstīm, cik daudz cilvēkiem ir pieejami iespēju valsts pakalpojumus digitālā veidā saņemt. Un tad OECD bija tāds pētījums par to, kā vispār tā digitālā pārvalde veidojās, un tās Latvijas skats uz Latviju, kas ir mums tās labās puses un kur ir tie izaicinājumi. Tās labās puses, kas mums ir datos balstīta valsts pārvalde par to, cik lielā mērā un kā ir pieejami valsts publiskie dati, atvērtie dati, un valsts kā platforma, kas ir vairāk uz šo te infrastruktūras un tehnoloģiju attīstību. Un tad tie lielākie izaicinājumi mums ir šobrīd, tie, pie kuriem mēs arī strādājam, ir proaktivitāte un lietotāju vadība. Tad mēs runājam par to, ka pakalpojumi mums ir, viņi griežās, darbojas, bet viņi varētu būt noteikti ērtāki un viņi varētu būt arī proaktīvāki vai savienot savā starpā. Un tas ir tas, pie kā šobrīd arī tas uzsvars mums būs nākamajā periodā strādāt. Ne tik daudz par to digitalizāciju domāt, cik to, lai tie procesi būtu jēgpilnāki, ērtāki. Tad par pārvaldību nedaudz, kā jau minēju, mums ministrija tā, kas atbild par šo horizontālo stratēģiju, un ir dažādi formāti, kā mēs sadarbojamies citām ministrijām, organizācijām. Ir mums arī ministru formāts, kurā ministri tiekās un runā par digitalizācijas jautājumiem reizi ceturksnī apmēram, un tad pēc vajadzības, un tad ir formāti, kur mēs ar IT nozari, arī šajās ministru komitejās tad piedalās no IT nozars, un arī ir valsts IT vadītāju fórums, kur atsevišķos gadījumos mēs taisam paplašinātās sēdes, kur aicinam arī tur no industrijas cilvēks, lai pastāst, kas ir jauns, kādas jautājumas apspriežam un tā. Un tad ministrija pārsvarā tie, kas ir tie likumu, papīru un politikas veidotāji, ja tur ir maz cilvēki, kas ir varbūt tādi ļoti dziļi tehniski, bet tāpēc ir aģentūra mums. Šobrīd abas mūsu iestādes piedzīvoja pārmaiņas, tad ministrija vairs nav vides aizsardzības, bet ir viedās administrācijas, tad mēs atbrīvojāmies no viena bloka, kas ir klimats, aizgājis klimata ministrija un vairāk nofokusējamies tagad uz digitalizāciju un uz reģionālo attīstību, un arī bija valsts reģionālās attīstības aģentūra, kur mēs arī paņēmām ārā lietas, kas īsti neatiecās uz digitalizāciju, lai to aģentūru pārveidot par digitālās attīstības aģentūru ar domu, ka viņi varēs tagad primāri fokusēties tieši uz valsts digitalizācijas jautājumiem. Un no 4. oktobra aģentūrai jauns vadītājs, ja kāds pazīst, tad zinat, Jorens Liopa, ja kāda valsts pārvaldējums vai kādā iestādē vai saprast, kā ar valsti runāt par digitalizācijas jautājumiem tādā praktiskākā līmenī, tāda portāls Latvija LV, elektronisko iepirkumu sistēma, atvērto datu portāls, vēl virknē lietu, autentifikācijas moduļi, maksājumu moduļi, tas viss ir aģentūras pārziņā, un tā kā jauns vadītājs, enerģisks, ambicios, tā kā iepūtīs jaunu elpu, mēs ticam visā šajā pasākumā. Tā kā tas ir īsumā par to, kā tā pārvaldības lieta no organizācijas viedokļa, un tad pāris jautājumos, kā mēs to IT pārvaldību darām, kas ir tās aktuālās lietas, kā mēs vispār valsts pārvaldē nonākam līdz tam, ka tie risinājumi, kurus mēs attīstam, ir tur jēgpilni, viņi nedublējās savā starpā un viņi, teiksim, arī savstarpēji ir savietojami. Tad, teiksim tā, dažādus posmus esam izdzīvojuši cauri valsts pārvaldē tieši tajā pārvaldības ziņā, bet šobrīd mums ir tādi vairāki procesi iedibināti,
Viens process ir iedibināts, ko mēs saucam IKT būvvaldes process, izņemoties no fiziskās vides, tad pamatdoma ir tāda, ka šobrīd ikvienā iestāde, ikvienu savus risinājumu, kad viņa plāno attīstīt, viņiem ir jāiziet savā ziņā, tā kā mēs, būvētu māju, tā kā būvvaldes procesā ir jāiet saskaņojumi vai ar atbildīgajām tur iestādēm un ieinteresētām pusēm, kas ir tur elektrības un komunālo pakalpojumu sniedzēji. Tāpat arī šeit ir iestāde nevar vienkārši paņemt naudu un sāk kaut ko būvēt. No sākuma šai iestādē ir jānodefinē, kas tas būs, ko viņi plāno taisīt, un jāiziet tāds aplīts vai saskaņošanas process, kad visas pārējās iestādes paskatās, ko viņa plāno darīt, kas ir tas projekts, kas ir tas risinājums, un arī dod savu atzinumu, saskaņojumu par to, ka šito var taisīt vai nevar taisīt, vai mums ir kaut kādas jātaisa integrācijas ar mūsu risinājumiem, ja, un ir obligāti atzinums sniedzēji, kas ir, piemēram, aizsardzības ministrija par kiberdrošību, paskatās, vai tur viss ir ok, vai tur nav tas risinājums kaut kāds tāds nelīdz galām izplānots. Ir Datu valsts inspekcija, ka paskatās, ir pašvaldību savienība, kas paskatās, lai arī tur ar pašvaldību sistēmām iet kopā. Un tad ir, protams, ir kaut kādas saistītās iestādes vai resorti, tad arī ar viņiem šo te risinājumu saskaņo. Nu, tad jūs dabonāt tos savus ķeksīšus, un tad jūs varat iet tālāk jau uz projektu. Jaunāks process, ko mēs esam iedibinājuši šobrīd, mēs sapratām, ka šis ir tā kā process ir ok, bet katru risinājumu skaņot ir diezgan laikietilpīgi un arī resursi ietilpīgi, un tā sanāk tāda jau ķeršana tā kā, tādā pēdējā brīdī, ja, tad iedibinājam šobrīd un cenšamies tagad vairāk iedibināt tādu arhitektūras pārvaldības, ka mēs jau saskaņošanu veicam tajā plānošanas procesā. Un šobrīd esam iedibinājuši arhitektūras pārvaldības procesu, kur mēs esam definējuši tādas arhitektūras, horizontālās arhitektūras skatus un vertikālos mēs viņus saucam, kurus mēs tad saplānojam, pirms jau mēs ejam uz to risinājumu līmeni. Atrat, kā mums izskatīsies, mēs parādīšu nākamajā slaidā, varbūt uzreiz arī pārlecu, piemēram, kā mums izskatīsies IT infrastruktūras valsts pārvaldē, ja, kur mēs tur savos datu centros liekam, ņemam tur privātos, vai mēs tur iestādē kaut ko atstājam, tad kā mēs veidojam šo ekosistēmu, kā mums veidojas datu analītikas procesi valsts pārvaldē, tad kura iestāde tur, piemēram, nodarbosies datu anonimizēšanu, lai nevis katra to dara, bet, piemēram, statistikas pārvalde to dara, ja, un tad viņos arī attīstam šo te kompetenci. Datu pārvaldība, koplietošana arī, tad kā mēs organizējam, lai iestāde savstarpēji apmainās ar datiem. Vēsturiski tas bija tāds peer-to-peer, katra iestāde, kurai vajadzēja, gāja pie otras, slēdzās kopā, integrējās, un tad, kad kāds nomainīja to savu orakli pret kaut kādu tur citu risinājumu, tad iestājās vispārīgs tā kā šausmas valsts pārvaldē, ja, jo visiem bija tur jāmaina un jāpielāgojas, un līdz ar to tad mēs aizgājam uz tādu savietotāju principu, un to pašu mēs tagad arī turpinām. Kā digitālā identitāte tiks nodrošināta pakalpojumu platformas, vai mums būs viens portāls vai divi portāli, vai mēs ļausim tur visiem taisīt arī atsevišķi portāls, vai visus dzīsim Latviju LV. Nu, šie tie lēmumi, kas tiek pieņemti šajā arhitektūras līmenī, un tālāk jau tos risinājumus jau tad skaņot ir vieglāk. Tās tādas horizontālās lietas, un tad katrā nozarē ir doma, ka katrai nozarei ir jāizplāno arī, kā notiek tā sistēma un platforma un procesu, jo arhitektūrā mēs runājam ne tikai par tiem tehniskiem procesiem, bet arī tādiem organizatoriskiem procesiem, piemēram, veselības jomā, ja, kā mēs sadarbosimies ar privātajiem veselības platformu nodrošinātājiem, vai tur viņus tā kā integrēsim tur caur digitālo aģentūru vai caur to veselības digitālo aģentūru. Un kādu standarts izmantosim. Un, tā kā šie jautājumi tajā arhitektūras līmenī ir jāmēģina atbildēt, lai pēc tam jau tālāk jau būtu vienkāršāk strādāt pie risinājuma plānošanas, savietojamības un tā tālāk. Nu, tas ir tas, kur mēs šobrīd esam tajā arhitektūras, un tad mēs skatāmies tehniskajā līmenī, tā kā semantiskajā, vai datu līmenī, organizācijas, jo atsevišķos gadījumos ir, piemēram, statistikas pārvalde. Mēs šobrīd redzam, kad attīstās ne tikai nodrošinās statistiku, bet arī vispār kļūst par tādu datu aģentūru valsts pārvaldes pusē, kas nepieciešamības gadījumā tur sagatavos datus priekš analītikas, tur transformēs, anonimizēs viņus. Un tas ietekmē arī to, kad organizatoriski, ka viņai būs varbūt jāmaina nolikums, jaunas funkcijas nāk klāt.
un tad legālais, kas ir juridiskie jautājumi. Un trešā lielā lieta, par ko mēs tajā pārvaldības ir kompetenci centru attīstība, un tur pavisam īsi tā pamatdoma ir tāda, ka mēs redzam, ka attīstoties tehnoloģijām, viņas kļūst sarežģītāks un prasa arvien augstāks kvalifikācijas speciālists, un mēs valsts pārvaldē nevaram to vairs atļauties ne tikai iestāžu līmenī, bet arī pat tur ministriju līmenī, resoru līmenī. Līdz ar to mums jāskatās, kā mēs kaut kādas šīs atslēgas kompetences varam koncentrēt, konsolidēt un attiecīgi veidot kompetenci centrus, kuri tad servē visas pārējās iestādes vai ministrijas. Piemēram, skaitļošanas, kā es jau minēju, viens no pirmais ir skaitļošanas vai datu centru jautājums, kur ir pieņemts jau lēmums, kad iestādes vairs netur savu infrastruktūru, bet vai nu izmanto ārpakalpojumu, vai nu kādu no šiem te centralizētajiem valsts pārvaldes skaitļošanas centriem, kur ir informācija, kura nevar varbūt ārpus pārvaldes likt. Domājam arī tur par, šobrīd notiek arī grāmatvedības centralizācija, personāla vadības centralizācija. Centralizācija var saukt profesionalizācija, kāds pozitīvāk ir lietot, tad mēs sakam profesionalizācija, jo konsolidācija un centralizācija varbūt izklausās tā nevisai. Tas ir tā kā no pārvaldības viedokļa. Tad pakalpojumu jomā arī virkne lietu, kas šobrīd notiek, un te varbūt tikai pieminēšu dažas. Pakalpojumu pārvaldības, tad mēs valsts pārvaldē šobrīd iedibinām tādu standartu, arī minimālo standartu iestādēm, kā būtu jāorganizē valsts pakalpojumu pārvaldība. No tādām elementārām lietām, ka jābūt visiem pakalpojumiem identificētiem, jābūt aprakstītiem, uzskaitītiem, jābūt lietotāju, apmierinātības pētījumiem vai novērtējumiem veiktiem. Un tā tālāk. Tātad ir iestādes, kuras to dara, bet ir iestādes, kurām ir mazāk, varbūt maziņākas, kurām nav tas briedums cik liels, un tad viņām, tā pakalpojuma kvalitāte varēja gadījumu no gadījuma klibot. Un tad šeit mēs nosakam tādu vispārēju standartu, minimālo standartu, uz kuras iestādes šobrīd ir jāievieš. Pakalpojumu centru tīkls, kas ir nodrošina iespēju cilvēkiem arī bez pamatā valsts pakalpojumu mums jau ir digitalizēti, un tad pakalpojumu centri tās vietas pašvaldībās, kur viņi var aiziet un saņemt atbalstu un konsultāciju e-pakalpojumu izmantošanā. Ja? Vai tajā gadījumā, ja tas nav pakalpojums elektronisks, viņš var arī atsevišķos gadījumos iesniegt papīrā iesniegumu, bet liela daļa iestāžu jau ir atteikusies no saviem klientu apkalpošanas centriem, tādiem reģionālajiem, ja tāpēc arī tās pašvaldības kļūst par tādiem piekļuves punktiem. Un tad mēs arī tur gan to tīklu paplašinām, gan arī veidojam jaunus pakalpojumus. Piemēram, viens no tiem jauniem pakalpojumiem, kas būs, ir, mēs saucam, attālinātais ierēdnis. Tas nozīmē, ka cilvēks var aiziet uz šo te pašvaldības centru, un ja viņam nepieciešama saziņa ar kaut kādu, valsts ieņēmuma dienestu, valsts zemes dienestu un nokonsultēties par kaut kādu viņu jautājumu, personiski, kuru viņu vajag personīgi identificēt, viņš tad var pierakstīties uz attālinātu konsultāciju. Tad tur attiecīgajā laikā tas ierēdnis pieslēdzās no vida vai no valsts zemes dienesta un ar cilvēku to viņu konkrēto jautājumu jau arī izrunā. Nevis tādā vispārīgā konsultācijā, bet jau case by case. Skatāmies, ka to tīklu potenciāli nākotnē varētu izmantot arī, piemēram, tajos gadījumos, kad ir pieejams telemedicīnas pakalpojums, ja, bet cilvēkam nav mājās internets, vai viņš nejūtas droši izmantos, vai viņš tādā drošā vidē varētu pašvaldības tajā centrā arī šādu konsultāciju saņemt. Tad varbūt detaļās tad neiešu, bet vēl viena svarīga lieta, kas ir digitālais identitātes maks, kas šobrīd gan jau arī šajās diskusijās jums ir bijis vai ne, un runāts daudz, ka es pat tā varbūt pie tā nekavēšos daudz, bet šobrīd arī spēkā stājies ir regulējums, bet vēl tiek izstrādāta Eiropā visi tie ieviešanas akti par to, kā konkrēti darbosies tas viss, bet paralēli tam jau notiek tā kā pilotu projekti un tiek ieviesti pilotu projekti. Mēs arī esam vienā no pilotu projektiem, kur līdz nākamā gada aprīlim, varbūt tur bišķi pagarinās, bet mums ir jāievieš tā kā pilotu risinājums šim te digitālajam identitātes makam, kas nozīmē, ka papildus e-parakstam, e-ID, mums būs arī jauns uzticamības tā kā instruments, kur mēs varēsim arī dalīties ar saviem datiem vai kontrolēt savu datu nodošanu trešajām pusēm pakalpojumu saņemšanai. Nezinu, vai tas ir par vecumu, vai tas ir par apliecību vadītāju, vai tas ir par bankas kontu. Tad šāds veidojas vesels pakalpojumu jauns uzticamības pakalpojumu tīkls, kur gan valsts varēs piedalīties, gan arī privātie pakalpojumu sniedzēji. Ja? Un tā kā tas, pie tā mēs noteikti šobrīd arī strādājam.
šeit arī ir par to nākotni, un šobrīd mēs esam pilotprojektā ar vairākām valstīm. Es varbūt nekavēšos, par to ir bijis atsevišķi. Datu tēma. Datu tēmā tad arī šobrīd mēs arī ejam tādā attīstībā, ja sākumā tās valsts pārvaldes datu jautājumi, kurus mēs risinājām, bija kā iestādes savā starpā apmainīsies ar datiem, lai nodrošinātu, kad jums nav jānes izziņas un lai tur pakalpojums sniegšanā būtu pieejami gan uzņēmuma reģistra dati savā starpā, gan iedzīvotāju dati un iestādes ar šiem datiem apmainītos. Tad pēc tam nāca tā kā nākamais posms, kur mēs skatījāmies, ka valsts iestādēm ir vērtīgi dati, daļa no viņiem nav slepeni, viņus varētu dot uz āru atvērto datu veidā, un bija šī atvērto datu portāls, tad radās atvērto datu direktīva, kas noteica arī šos augstvērtīgos datus, un tagad virkne vērtīgu valsts iestāžu datu tiek publicēta atvērtā veidā. Gan tas ir uzņēmuma reģistra, gan tas ir kadastra, adrešu reģistra, meteo dati, virkne, ja jūs atvērto datu portālā šiem varat redzēt, un ja sākumā tie bija tādi, kas mums paliek pāri, tad šobrīd tur arvien vairāk jau ir tādi jēgpilni dati, un uz dažiem no viņiem jau tiek veidot arī kaut kādi produkti un pakalpojumi. Cenu banka, ja nemaldos, viņa saucās, tad ir vēl viens, kas ir arī salicis adrešu reģistru, ne kadastru kopā ar SS sludinājumiem, Lācis, kas ir uztaisījis tādu sabiedriskā iniciatīvas, un tad arī ir meteo aplikācija, vienu izveidot uz meteo datiem, kuras LVGMC publicē bez maksas šobrīd. Un tur bija grots ceļš ejams, kur par atsevišķiem no tiem datiem vajadzēja panākt, kad valsts ir gatava maksāt pati, nevis, kad iekasē no iedzīvotājiem vai no uzņēmējiem, kā tas pirms tam bija, lai iestāde varētu izdzīvot. Tā kā tur virkne vērtīgu datu. Un tagad tas trešais līmenis vai nākamais, par ko mums arī tagad ir jau jādomā, kad arī jāieveido šis attiecības, kad privātais nodrošina savstarpēju datu koplietošanu, un ir stājies spēkā datu akts, kas pēc būtības paredz vairākas lietas, bet viena no lietām, kas piemēram ir uz mākoņu pakalpojumiem, kad ir jābūt nodrošinātai šeit no angļu saucās portability, ka tev ir iespēja no viena pakalpojuma sniedzēja pāriet uz otru pakalpojumu sniedzēju, tur, teiksim, tā nezaudējot to pakalpojumu. Ja? Līdzīgi kā mēs varam numuru nomainīt, operatoru nomainīt, nemainot numuru, ja? Tur apgrūtinošāk ir brauzeri, mēs varam nomainīt arī tagad, ja? Bet apgrūtinošāk ir, mākoņu pakalpojumu sniedzēju nomainīt. Un tad viena no šīm lietām ir, ko paredz datu akts, ka tāda iespēja būs nodrošinātai. Otra lieta, kad mēs kā kaut kādu iekārtu, ierīču lietotājs esam šo datu īpašnieks, un mums ir tiesības paredzēt, ka tos datus mēs varam nodot arī kādam citam uzņēmējam šo datu izmantošanai. Piemēram, ja ir Garmin pulkstenis, tad Garminam nebūtu tiesības pateikt, ka es šos datus, kas tajā pulkstenī drīkst izmantot tikai viņa aplikācijā un viņa lietojumos. Jābūt iespēja man viņus tur lejuplādēt, ielādēt kaut kādās citās aplikācijās un strādāt ar viņiem. Un tas paredz, ka tas cilvēks ir tas datu īpašnieks un šiem te pakalpojumu sniedzējiem ir jānodrošina šo datu pieejamību. Industrijā tas nozīmē, piemēram, kad Boeingam ir jādod piekļuvi saviem dzinēju tur tiem visiem mērījumiem, rādītājiem, ne tikai Boeing certificētajiem dīleriem, ja, bet arī citām organizācijām, kas varbūt nodarbojas ar dzinēju remontu. Ja. Līdzīgi kā mēs ar automašīnām šobrīd varam jebkurā servisā iebraukt un viņi var pieslēgties mūsu mašīnai. Agrāk bija tā, ka jūs pie Mercedes varēja tikai Mercedes salonos pieslēgties un pie BMW tikai BMW salonos. Ja, tā kā tas ceļš vismaz mašīnās jau bija noiets kādu laiku atpakaļ. Un datos balstīta valsts pārvalde, tad šeit dažas lietas, kur bieži vien izskan par to, ka tie valsts dati nav pieejami, viņi nav savietojami, un tas, manuprāt, ka tas ir mīts, ka tur ir vienkārši jāatrod risinājums vai ceļš kādā veidā, ka tas ir iespējams, vai ja tam ir tiesiskais pamats, protams, bet mēs esam arī valsts pārvaldē strādājuši pie tā, lai tas kļūtu vēl ērtāk, vēl pieejamāk, un šobrīd tā viena no pēdējām lietām mēs valsts pārvaldē esam izveidojuši tādu, mēs tā kā neformāli saucam par valsts vienoto datu piekļuves punktu, jeb platformu Dagra, caur kuru notiek visu galveno valsts reģistru datu izplatīšana tiem trešajām pusēm, kuri tie nepieciešami kaut kādu pakalpojumu sniegšanai vai procesu nodrošināšanai. Ja agrāk bija jāslēdzās pie katras iestādes atsevišķi un ar katru iestādi atsevišķi bija jārisina šie tehnoloģiskie jautājumi,
tad šobrīd, vairāk pirmajā posmā mēs strādājam starp iestādēm, bet ir šī te vienotā platforma, kur ir arī standartizēts līgums, kurš darbojas arī kā viedais līgums. Tas nozīmē, ka, ja jums ir tiesības un ja jūs šos te datus drīkstat izmantot, tad noslēdzot šo līgumu, jūs uzreiz jau arī saņemat piekļuvi šiem te konkrētajiem datiem. Un, ņemot vērā, ka līgums ir standartizēts, tad mēs varam izlaist tur pusgadu juristu cīņas par to, vai šis termins ir šādi saucams vai šādi saucams, ja, par ko tur bija liels problēmas. Ja, tad, tehniskā integrācija dažreiz bija daudz ātrāk veicama nekā juridiskā vienošanās par to, kādā veidā ko varētu saukt. Tad šobrīd ejam soli pa solim, ir pieslēgti pirmie 9 valsts reģistri, un pamazām slēdzam klāt nākamos un izmantojam gan iestādēm savstarpējai datu izmantošanai, gan arī primārie ārējie lietotāji būs tie, uz kuriem attiecās šis te ēnu ekonomikas plāns un KYC vai Know Your Customer prasības attiecībā uz finanšu sektoru. Ja, tātad bankām visām arī, lai nav pie katras iestādes jāiet, varēs caur šo te platformu pieslēgties. Un tā pamatdoma, ka iestādes var nerūpēties par šo bāzes infrastruktūru, viņi ir centralizēti un viņas var tikai šo savu reģistru uzturēt, darbināt kvalitatīvi un to izplatīšanas slodzi nodrošinās jau centralizēti. Un tad strādājam arī pie analītikas centra izveides un drošas apstrādes vidas, bet varbūt es tur tajā neiedziļināšos. Tā, pavisam vēl nedaudz par naudiņām. Tad parasti interesē, kā mēs tērējam tajā valsts pārvaldē, tad šobrīd jāatzīst tā, ka lielākā daļa valsts pārvaldes IT investīciju balstās uz fondu investīcijām. Un, protams, uzturēšana ir no budžeta, bet tas, kas attiecās uz attīstības investīciju, tad tas ir no fondiem. Un šobrīd te var redzēt tos aptuvenos apjomus. Tad ANM, kas ir 23. 26. gads, ir 137 miljoni uz visu valsts pārvaldi, un tad ERAFS, kas šobrīd pamazām sāks iestartēties, tie ir 148 miljoni uz visu valsts pārvaldi. Šiem organizācijas var salīdzināt, cik tas ir daudz vai maz pret milzīgām organizācijām vai mazāk milzīgām, bet šeit tas ietver visu valsts pārvaldi. Un tad te ir dažas lietas, kas ir šobrīd plānā un tiek izveidotas esošajā, ANM atjaunošanas investīciju ietvaros. Un varbūt arī tur pēc tam jau prezentācija būs droši vien pieejama, vai ne, tad es varu neiet detaļās, bet piemēri līdzdalības budžeta, te ir izmeklēšanas procesa digitalizācija, ja, lai mēs tur policisti varētu staigāt ar planšetēm un jūs pēc tam uzreiz, tā teikt, sodu un visu varat saņemt automātiski, elektroniski un nav ilgi jāgaida. Un arī tajos gadījumos, kad ir kaut kāda tiesu procesa, tad arī sākot no policista līdz tiesai viss materiāli var cirkulēt digitālā veidā. Kultūras jomas digitalizācija, tad kacu tīkla izvēršana, uzņēmēju platforma, kas te izglītības dokumentu reģistrs 112 platforma, tad ir šī te mākoņu vai datu centru konsolidācija. Tie nav visi, tie ir daži piemēri, vienkārši, lai sajustu apmēram, par ko mēs runājam šajās te investīcijās. Datu koplietošanas platforma, par kuru jau stāstīju, arī tādas lietas kā pētniecībā, iedzīvotāju references, genoma izpētes infrastruktūra, lai mēs varētu tur, teiksim, apstrādāt un pētīt onkoloģijas datu apmaiņa. Un tad ir soft lietas arī, kas ir prasmju lietas. Šeit ir valsts pārvaldes digitālā akadēmija, kur mēs valsts pārvaldes ierēģņus tā kā mācam un mācīsim. Kiberdrošība, kiberhigiena, datu analīze, mākslīgais intelekts, atvērtie dati, virkni visas tēmas, projektu vadības, pakalpojumu pārvaldības arī, un arī uz iedzīvotājiem arī orientēti projekti, kur mēs šobrīd, piemēram, ar pašvaldībām sadarbojamies, lai iedzīvotājiem būtu iespēja apgūt pamata digitālās prasmes. Tā, tas mums būs ERAFā, bet es domāju, ka te es sāku pārsniegt laikus droši vien, vai ne, tad es tuvojos pie pēdējās tēmas. Nevaru nevienā lietā par digitālo jautājumu runāt, nepieminot mākslīgo intelektu. Tāpēc pavisam maz arī par to. Un te būs varbūt dažas lietas, kas ir ne tikai mazāk par to, ko mēs valsts pārvaldē darām, bet par to, kas attiecās varbūt arī uz jums, varētu attiekties ātrāk vai vēlāk. Tas tāds slaidiņš, ka mums Latvijā viss kaut kas notiek.
ne tikai valsts pārvaldē privātā sektorā, gan tur mums ir akadēmiskajā pusē pārstāvi, tur universitātē mākslīgā intelekta centrs ir un pētījumi, un tad mums tur Tilde tikko vinēja lielu projektu Eiropas Savienībā, taisīs Eiropas Savienības ar lielo valodas modeli atsevišķām valstīm. Un tad ir virkne uzņēmumu, kas mums labi šajā jomā strādā. Tur Apply veido gan veselības nozarē, gan tirzniecībā, ražošanā, laikam varētu teikt, dažādus risinājumus, attēlu atpazīšanas un tā tālāk. Bet tas, ko es gribēju pavisam īsi, ir, kad stājies spēkā, tā kaut kas izbeidzies, bet mākslīgā intelekta akts, un tā ir lieta, kura gan skars droši vien lielu daļu uzņēmumu, kas nodarbojas ar IT risinājumu attīstību, mākslīgā intelekta risinājumu attīstību, ar ieviešanu un izmantošanu, un mēģināšu visam īsā veidā izstāstīt to būtību, lai vismaz pievērstu uzmanību, un tad jau detalizētāk ir pēc tam jāskatās un jāanalizē. Tad mākslīgā intelekta akts paredz, kad tiek augstākai kontrolē pakļauti risinājumi, kuri skaitās potenciāli apdraud sabiedrības veselību, drošību, demokrātiju un tā tālāk, un tie ir nosaukti par tādiem augsta riska lietojumiem. Ja, un tur piemēri ir, piemēram, sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanā, tur ūdens, gāze, izglītība, nodarbinātība, preču kritiskā infrastruktūra, migrācija, robežu kontrola un tā tālāk. Un tie ir lietojumi, kuri tad ir īpaši jāpieskata, kādā veidā tas mākslīgais intelekts tur ir ieviests un vai viņš korekti strādā, nekorekti un tā tālāk. Tad ir joma, kur ir pateikts atbilstoši Eiropas Savienības vērtībām un tā, kur mēs uzskatām, ka tie lietojumi nav pieļaujami un ka tādus vispār nedrīkstēs lietot. Ja? Un tad tā ir viena grupa arī. Un tad ir nāk tādi, kur ir visi pārējie, kur ir ierobežots un zema riska, kas ir chatboti, tur attēlu ģenerēšana, rekomendācijas, dziļviltojumi arī, pa dziļviltojumiem gan tur ir specifisks stāsts, kā viņu pielietot, tad tur var iestāties gan krimināla atbildība, piemēram, priekšvēlēšana periodā, bet ja jūs viņu izmantojat tur savām tur personiskām vajadzībām, tad tas nav nekāds augsta riska lietojums. Un tad ir dažādi vēl citi tur mazāk nozīmīgi lietojumi. Bet tas, kuriem ir jāpievērš uzmanība, ir šī augsta riska, un tad, kad jūs ieviešat kādus risinājumus, teiksim, savā darbībā, tad ir jāpievērš uzmanība arī to, vai jūs neiekrītat aizliegtā mākslīgā intelekta risinājumu šajā lietojuma praksē. Un tad pavisam daži piemēri, kas ir šie aizliegtie lietojumi. Piemēram, aizliegtais lietojums reāla laika biometriskā tālidentifikācija. Tas nozīmē, ka jūs nevarat vienkārši uzlikt kameru, skenēt visu cilvēku sejas un mēģināt saprast, tad viņš tur smaidīgs, nāk bēdīgs, vai arī likt kopā ar kaut kādu datubāzi, vai viņš ir darbinieks tur ieradies darbā vai nav ieradies darbā un kādā noskaņojumā. Ja? Reālā laikā. Tad, kad nav reāla laiks, tad ir citi jautājumi. Ja jūs esat policija, tad jums arī ir citi nosacījumi, ja? Bet tādā normālā režīmā tas ir pie aizliegtā lietojuma. Biometriskā kategorizācija arī saistīts, kad mēs vērtējam cilvēkus, piemēram, pēc viņa noskaņojuma, tad mēs viņus ranžējam vai pēc kādām citām pazīmēm. Seju skrāpēšana, ja, vai ievākšana, ja, no datubāzēm un tā datubāžu veidošana. Emociju secināšana, ja, ka jums arī, teiksim, kā darba devējam nebūtu tiesības monitorēt savu, piemēram, kasieri, vai viņš pēkšņi tur nav palicis bēdīgs, un tad, nezinu, vai apjucis, un tad viņš ir jānomaina, vai kaut kāds cits, ja šādu te emociju skenēšana, tad pastāvīgi darba vietā nav atļauja, vai skolēnu, teiksim, monitorēšana. Ir izņēmumi tur attiecībā uz pētniecību, bet ne tādā pastāvīgā lietojumā. Tad arī dažādi, kas ir prognozēt personas risku, izdarīt noziedzīgus darījumus. Piemēram, tur ir tie riski, ka mēs kaut kādus cilvēkus vienkārši ieliekam kaut kādās grupās, tāpēc, ka viņi dzīvo, piemēram, tur vienā vai otrā rajonā, tad viņi automātiski iekrīt tur augsta riska grupā, ja, un tad viņi ir vairāk jāpieskata. Tā kā tādas lietas arī. Un tad arī uzmanīgi ar to, kā mēs dažādās rotaļlietās iebūvējam tos risinājumus lellēs un tā tālāk, kur cilvēki vai bērni, piemēram, neapzinās, ja, ka viņi var tikt manipulēti ar šo mākslīgā intelekta risinājumiem, un tādi arī lietojumi nav pieļaujami. Tur, protams, katrā ir tur tāda nianses jāiet, bet katrā ziņā jābūt uzmanīgiem darba vietās, par emociju atpazīšanām, par šīm te biometrijām. Tad, ja kaut ko tādu jūs dariet, tad ir vērts reizi paskatīties. Un tad ir saraksts ar tiem augsta riska lietojumiem,
kuros ar tad ir jāskatās, ka tur attiecīgi tiem risinājumiem būs jābūt certificētiem, būs novērtētiem un attiecīgi certificējoties, tad tur arī pierāda, kādā veidā tad tiek veikts kādā veidā darbojas tas mākslīgais intelekts, kādā veidā tiek novērsts, ka tur ir kaut kāds šis bias un es nezinu, kā latviski to pateikt, bet aizspriedumi, jā, bet kaut kā, jā, viņš kaut kā jocīgi skan, bet viņiem ir tad noteikti kvalitātes prasības, kas jāievēro gan izstrādājot, gan arī pēc tam darbinot tos risinājumus. Un līdzīgi tas darbojas tā kā C marķējums, ja jūs zināt, tie, kas ir tajā fiziskajā vidē, ir tur uz cimdiem dažādiem darbiem, vēl kaut kur liek to atbilstības marķējumu, ja tur rotaļlietām, tad pat arī šeit tas līdzīgi darbosies tas pats princips. Tā. Tad te ir termiņi, bet tos es laikam nelasīšu, jo te ir arī kaut kas pazudis, bet aizliegtās sistēmas stājas spēkā 2. februārī. Nākamā gadā jau tas ir tā kā jau pavisam drīz, ja, tad līdz tam brīdim jūs varat eksperimentēt, pēc tam ir tā kā ļoti, ļoti jāskatās līdz. Un pašas tās te prasības stājas spēkā 26. gada vidū sāks augsta riska sistēmām, tad tur vēl 2 gadi mums gandrīz ir, lai pie tam pielāgotos un saprast, kā tas viss strādā. Tā, un tad, ko mēs darām valsts pārvaldē, mākslīgā akta ieviešana, akadēmija jau stāstīja, mācām ierēģņus, veidosim arī programmu, kur iestādes varēs pieteikties, lai varētu ieviest mākslīgā intelekta risinājumus, tur produktivitātei un tā tālāk, un dažādiem, teiksim tā, optimizācijas vai pakalpojumu uzlabošanas nolūkiem. Strādāsim pie latviešu valodas lielā valoda modeļa, lai uzlabotu arī to gan spētu darbināt šos risinājumus iekšā valsts pārvaldē, jo valsts pārvaldē nevienmēr der izmantot uz publiskos mākoņu pakalpojumus, tāpēc vajag modeli, ko mēs varam darbināt arī lokāli, un tad visdrīzāk, kad mēs kādu no atvērtajiem modeļiem pietrenēsim uz latviešu valodas kontekstu. Un arī regulatīvās smilškastes ir jāizveido, lai uzņēmēji vai iestādes, kas vēlēsies izmantot, var arī tādā konsultāciju procesā pirms tam redzēt, kādā veidā tas risinājums atbilst vai neatbilst regulējumam pirms viņu ievies produktīvā darbināšanā. Paldies, tas pārskrienot ātri daļai no tā, ko mēs darām. Tā kā, ja ir jautājumi, komentāri, tad būsim gatavi atbildēt. Paldies! Paldies tev, Gati. Jautājumiem šajā brīdī varbūt laiku nebūs, bet es atļaušos pareklamēt, ka Gatis paliek līdz pirmās pauzes beigām, tā kā var individuāli pieiet un uzdot jautājumus, piedod. Jā, un es saprotu, ka mums ir arī tava atļauja izmantot prezentāciju tālāk padalīties, jau tu pieminēji. Jā, bet katrā ziņā man pēdējā slaidā mega prieks dzirdēt, ka būs akadēmija, jo es šo tēmu arī pētu doktorantūras ietvaros, un es saprotu, ka ja kāda organizācija grib nopietni iegūt no mākslīgā intelekta, tad viņai ir jābūt savai akadēmijai. Tā kā paldies tev, Farši.